baisa saužu. Saldās burkānu pankūkas. Cik burvīgi. Un tagad jūtu ābolu mērci smaržu. Un tagad jūtu dūmu smaržu. Ko? Dūmi! Dūmi! Lentī, tu sabojai pārsteigumu. Gribēju tev pagatavot brokastis. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you are my very best friend? Mans mazais ponijs. Draudzība ir brīnums. Labs rīts, Lentīt! Tēti, mamma! Bella pagatavoja šīs gardās brokastis. Tā jau man likās. Es nezināju, ka var sadedzināt arī sulu. Es viņai iemācīju. Skaistumzīme parādīsies līdz atvaļinājuma beigām un simbolizēs kulināriju. Šonedēļ brauksiet atvaļinājumā? Jau tūlīt un tagad? Ļauj minēt ābolu mērce. Nē, tostermaize. Mēs abas brīnišķīgi pavadīsim laiku. Izņemšu no tēta ratiem mantas. Vai tas nozīmē, ka būsiet projām veselas 7 dienas? Un 6 naktis. Jā, pārāk maz laika kopā ar māšeli. Vai tu to ēdīsi? Man ir tik daudz darāmā. Labi, nāksies atrast laiku arī māsai. Tikai daži sīkumi. Tagad satīrīsim virtuvi. Satīrīsim. Mēs vēl pat nepaēdām. Bella, mīlīt, jauki, ka mēģināji, taču to nevar ēst. Viss ir sadedzis. Nav tik traki. Neuztraucies, es uztaisīšu īstas brokastis. Varu palīdzēt? Jā, protams. Mazliet uzgaidi, ļauj man iesākt. Lentīt, tu teici, ka varēšu palīdzēt. Jā, protams. Tu varēsi izrotāt šķīļus. Uzlikt pētersīļus. Nesteidzies. Tas jāizdara kā nākas lēnām. Nē, pārāk lēni. Uzmanies, atkāpies. Nav slikti. Man tagad jāiet. Aiznes dvieļus uz veļas telpu. Jā, labi, es palīdzēšu. Bella, es taču teicu, ka palīdzēšu. Pārsteigums. Ko? Tu izmazgāji manu dārgo tamborēto vilnas džemperi? Vai zini, cik tādus grūti nopirkt? Kāpēc uztraucies? Uztraucies tāpēc, ka karstajā saulē vilna saraujas. Ak tā, atvaino. Man jāiet strādāt, kaut kas jaušuj. Atvaino. Neiekulies nepatikšanās, lūdzu. Es tikai gribēju māsai palīdzēt. Man ir tik garlaicīgi. Kad Lentīte beigs strādāt? Neiekulies nepatikšanās. Es varētu mazliet pazīmēt. Kaut kā pietrūkst.
Lentīt, es tev kaut ko uzzīmēju. Ak, nē! Vai tu izmantoji dārgakmeņus? Jā, bet tev darbnīcā vēl ir. Šie ir ārkārtīgi reti zilie safīri. Man ir jāšuj tērps ļoti nozīmīgai klientei. Atvaino. Bela, ko lai es ar tevi iesāku? Mēs varētu pazīmēt, braukt ar riteņiem, spēlēt šāhu, padziedāt, ķert pārtis, pamētāt. Tu mani pārprati. Man ir jāiet meklēt dārgakmeņus. Es iešu līdzi un palīdzēšu. Nē. Nē, paldies. Ja gribi palīdzēt, Glīts sakārto visus papīrus. Noliec zīmuļus tieši turpat, kur atradi. Lūdzu, padari kaut ko tādu, kas nebeidzas ar lielu nekārtību. Tād nu gan. Viss, ko daru, ir slikti. Bella, esmu mājās. Bella! Pārsteigums! Ko? Nē! Mana iedvesmas telpa! Ko tu izdarīji? Ko tu izdarīji? Šeit bija liela nekārtība. Es nolēmu visu sakārtot. Tā nebija nekārtība, tas bija radošais haoss. Es plānoju savu jauno kolekciju, bet tu esi visu novākusi. Kad es radu nekārtību, tu dusmojies. Šī ir mana māja un mana nekārtība. Tagad man viss jāsāk no sākuma. Es domāju, ka tu priecāsies. Priecāšos. Tu! Lūdzu, atstāj mani vienu. Kā tev iet pie lentītes? Pat tiešām brīnišķīgi. Ko? Mēs varētu kaut ko padarīt kopā, taču es visu sabojāju. Jums jāpiedalās māsu spēlēs. Tās rīkosim mēs ar ābolīti. Jūs ar Lentīti varēsiet sacensties ar citām māsu komandām. Tas izklausās patiešām jauki. Lentītei tas ļoti patiks. Šausmas kādas muļķības. Sacensības ābolītes saimniecībā. Izklausās, ka tur varēs sasmērēties. Tev jau atkal nepatīk nekārtība. Bella, piesargies, tā nevar runāt. Es esmu tava vecākā māsa. Jā, un sacensībās piedalīsies visas vecākās māsas. Bella, kas tev prātā? Rotaļāšanās dubļos ir pilnībā nepieņemama. Ar māsu vai vienatnē? Labi, tad es piedalīšos bez māsas. Varbūt visu atlikušo mūžu pavadīšu bez māsas. Ko? Es tev bojāju dzīvi? Tiešām? Paskaties, ko es izdarījusi. Man dzīve bez māsas būs daudz labāka. Beidzot, mēs esam vienasprātis. Nevienai no mums nevajag māsu. Tieši tā, uz redzēšanos. Nepieņemamas? Viņa domā, ka māsu spēles ir nepieņemamas? Jā, tā viņa teica. Pagaidi, ko tas nozīmē? Viņa tā domā ne tikai par spēlēm, bet arī par mani. Mīlīt, Lentīte tā domā pilnīgi par visu. Ko tas nozīmē? Nepieņemams nozīmē nepietiekoši smalks. Tieši tā. Bella, dod Lentītei laiku. Viņa piekāpsies, māsas tā vienmēr dara. Ne tādas māsas kā Lentīte. Mums ar Ziedlapiņu ir daudz darāmā. Vai gribi palīdzēt? Vai tiešām gribi, lai palīdzu? Es vienmēr visu sabojāju. Tā nu gan nav taisnība. Paskaties. Ziedlapiņa labs ķēriens. Vai tad tas ir darbs? Bojātos ābolus nevaram pārdot. Mēs tos lasām, lai atdot cūkām. Tas nav viegli, tāpēc
Tāpēc spēlējamies. Vai mēģināsi? Labi. Tu taisnība, tas nav viegli. Tāpēc mēs to darām kopā. Lentīte neko negrib darīt kopā. Viss mans darbs vējā. Paldies tev, Bella. Vai parasta valda nekārtība? Izdomāju. Tas būs brīnišķīgi. Es to nosaukšu par krāsu kolekciju. Ja Bella nebūtu. Tam nav nozīmes. Viņai nevajadzēja aiztikt manas mantas. Ziedlapiņa aiziet! Jūs spiežat vīnogu sulu? Lentīte būtu šausmās, ja es viņas mājā ienestu vīnogu sulu. Kādas muļķības! Ziedlapiņa! Lūdzu, nedusmojies, viņa... Kā tev tagad patīk palaidne? Jāizmazgā audumi, ko izmantošu jaunajai kolekcijai. Mans mīļākais džemperis. Kā Bella to varēja? Opalā! Cik jauki! Šķiet, Bella zināja, ka tev džempers piestāvēs. Viņai ir jāpriecājas, ka briesmīgā kļūda bija labojama. Ziedlapiņ! Jā, māsiņ! Viņas abas ir kā viens ponijs. Jā! Māsiņ, mēs labi pastrādājām. Ietiktu, ja palūgtu. Lentīte mani nekad neslavē. Lieliski! Vēl vienu, un nu darbs būs gatavs. Ak, Bella! Kur ir tavs muļķīgais zīmējums? Bella! Mana vienīgā māsiņa! Ko es esmu izdarījusi? Es iztērēju laiku, ko varējām pavadīt kopā. Es dusmojos un gribēju, lai pazūdi. Ak, kādas bēdas! Nē, man viņa jāatgūst. Noteikti. Zvēru pie princeses rītāsmas, ka vairs nedzīvošu bez māsas. Bella! Es tevi visur izmeklējos, Sveika, svešiniece! Ko tu šeit dari? Labāk uzmanies, citādi vēl sasmērēsies. Mīļā Bella, es gribu atvainoties. Man dzīve bez māsas nemaz nepatīk. Man arī nepatīk dzīve bez māsas. To sapratu pēc dienas, ko pavadīju ar ābolīti un ziedlapiņu. Mīlulīt, kā es priecājos to dzirdēt. Tāpēc es gribu, lai ābolīti ir mana vecākā māsa. Ko? 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 Vecākā māsa rūpēs par jaunāko. Ābolīte ir īsta māsa. Bella, pagaidi. Padomā, ko runā. Jā, viņa ir mana māsa. Jā. Varbūt, lai viņa ir tava māsa un iemāca, kā māsai ir jāizturas. Patiesībā... Man neko nevajag mācīt. Patiešām. Es tev iemācīšu, kā gatavot pīrāgu. Vēl parādīšu, kā sakārtot krēpes. Tas būs burvīgi. Tu gribi, lai es eju mājās un daru to, ko tev gribas? Jā. Nekā nebija. Mēs taču esam māsas. Atvainošanās gan bija veiksmīga. Kāpēc tu esi jauka? Tagad es šķietu nejauka. Ak, Lentīt, tu atkal domā tikai par sevi. Attiecībās ar māsu tā nevar. Tu visu laiku domāji par sevi, bet nemaz nedomāji par viņu. Protams, ka domāju. Es domāju, kā viņu izglītot, kā uzlabot uzvedību, bet neiejūties viņas ādā. Māsu mīlestība ir kā ābolu pīrāgs.
Āboli ir ļoti garšīgi, mīkla ir debesšķīga, bet tikai kopā iznāk nevainojams ābolu pīrāgs. Jo atsevišķi ir tikai silts biezenis un drūpoša mīkla. Es zinu, kas man jādara. Ceru, ka nebūs par vēlu. Labi, ka Lentīte to neredzēja. Viņai tas liktos vienkārši nepieņemami. Paskaties, cik liels sivēns. Viņš gan ir glīts. Lentītei gan tā neliktos. Ak, Dievs, kāds netīrs briesmonis. Kādam viņu vajadzētu sakopt. Tūlīt sāksies. Lai jums veicas. Kaut man būtu māsa, ar kuru piedalīties. Tagad ir. Mēs abas to darām katru gadu. Es ļaušu aizņemties savu māsu. Māsu uz vienu dienu. Patiešām, uz vienu dienu. Tikai vienu. Vai mikrofons ieslēgts? Man liekas, ka tas nedarbojas. Vai jūs dzirdat? Ko? Tu tā saki, visi tie modernie krāmi. Ir pienācis brīdis, kur gaidījāt. Tūlīt sāksies māsīcu. Māsānu šausmas. Lielās sacīkstes. Piedalīsies 5 komandas. Dodaties uz finišu līniju, ko? Uz starta līniju. Es taču tā teicu. Mums jāiet uz vienu dienu. Vēlu veiksmi, lai uzvar vislabākās māsas. Uzmanību, gatavību, starts! Vai viss kārtībā? Ābolīt palīdzi! Tev izdosies! Jūs gandrīz uzvarējāt! Paldies, Ābolī, tu esi brīnišķīgi. Tas nekas, ka neuzvarējām. Tas bija tik aizraujoši. Lentīt? Pagaidi, kur ir Ābolīte? Es nesaprotu. Mēs dubļos apmainījāmies vietām. Mēs to visu paveicām kopā? Tieši tā, māsiņa. Mēs gan kopā nesākām, bet kopā sasniedzāt finišu. Jūs visas to zinājāt? Tu to izdarīji manis dēļ. Es to izdarīju mūsu dēļ. Redzi? Mēs esam ābolu pīrāgs. Ko tālāk paskaidrošu, bet tagad laiks nosvinēt. Jā! Kur? Skaistumkopšanas salonā. Lentīt, es nejokoju. Labi, Bella, ko mēs rakstīsim princesei? Es sākšu. Dzīve kopā ar māsu ir patiešām brīnišķīga, taču tā nav viegla. Es piekrītu. Tā tiešām ir brīnišķīga, taču jāmāk sadzīvot. Reizēm ir jāiemācās piekāpties.
Reizēm jāsamierinās ar atšķirībām. Taču galvenais, lai kopā ir interesanti. Pat tad, ja nākas nedaudz sasmērēties. Ļoti sasmērēties. Nedaudz sasmērēties. Ļoti sasmērēties. Nedaudz sasmērēties. Ļoti. Pagaidiet mierā. Vidēji sasmērēties. Ne pārāk daudz, ne pārāk maz. Pietiekoši. Labi. Filmu demonstrēšanai sagatavota kompānijā SDI Media Latvija 2014. gadā. Tulkojusi Zane Linde, lomas ieskaņoja Laila Kirmuška.